Martā norisinājās militārās mācības Solar Eclipse, lai veicinātu artilērijas vienību savstarpējo sadarbību un netiešās uguns integrēšanu uzdevumu izpildē. Svinīgās ceremonijas laikā Nacionālo bruņoto spēku virsseržanta amatā stājās augstākais virsseržants Dainis Ceiruls, nomainot līdzinējo NBS virsseržantu augstāko virsseržantu Edgaru Jokstu Bogdanovu. NBS virsseržants ir augstākā līmeņa instruktors, kurš darbojas kā komandieru un štāba padomdevējs jautājumos, kas saistīti ar instruktoriem, kareiviem, matrožiem un zemesargiem. Martā NATO daudznacionālā brigāde Latvijā rīkoja militāro inženieru mācības verbūmu. To laikā tika veicināta sadarbība un izpratne par spēku kapacitāti, kā arī stiprinātas sabiedroto kaujas spējas. Marta beigās zemesardzes bataljoni piedalījās civil-militārās sadarbības mācībās Natriks, lai sagatavotos civilās vides informācijas apzināšanā un nodrošināšanā sabiedroto spēku vienībām militāra apdraudējuma situācijās.